tie, kas bija tie padomu laiku aizstāvi, ja, vēl joprojām viņi ir. To domāšanu nav mainījuši. Viņi saka, jā, bet reku, mums ir tilti, mums ir ceļi, mums tur ir heisi uzcelt, vēl kaut kādas lietas. Ja? Kāpēc jūs tos nerēķināt? Bet pēc taviem aprēķiniem, ko es dzirdu, sanāk, ka mēs paši pa savu naudu viņus esam uzbūvējuši, ja viņi ir uzbūvējuši pa mūsu naudu šo infrastruktūru un vēl paņēmuši to naudu līdzi, ko aizskaitījuši ir Pēterburga, Maskava. Es tā pareizi to saprotu. Jā, jo redzēja, kā viņi apmēram kaut kādu pusi no Latvijas ekonomikas pat tiešo kontrolēja Vissavienības ministrijas, teiksim tā Maskava. Ja? Mūsu pašu valdība kaut kādā veidā tur kontrolē apmēram pusi, tur vietējā rūpniecība, bet visi lielie uzņēmumi, visu. Un tad kā viņi darīja? Viņi apmēram pusi no šīs naudas, tad, kad viņi ievāc šos visus ienākumus, visu pārējo, teiksim, kas ir valsts PSRS valsts budžets, pusi no tā budžeta uzreiz aiziet uz Savienības budžetu. Pusi paliek Latvijā. Tad pusi viņi savāc, un no tās puses, ko savāc, kaut kādus 10% tad atdod atpakaļ, un to viņi vicina karogu, kā mēs tos investējam. Bet tas, ka viņi ir paņēmuši daudz vairāk ārā, ja, to jau neviens nepieņem.